Labdien, klātesošie! 3 lietas man gribētos šodien izrunāt. Tas ir laiks, zagļi un idejas. Runājot par laiku, savulaik, kad es aicināju Aizputes pilsētas domas mēra krēslu ieņemt konkrētu zaļo pārstāvi, kurš pēc tam kļuva par Tautas partijas atbalstītāju, un ar kuru kopā mēs pēdējās pašvaldību vēlēšanās ieguvām arī vicemēra posteni. Cilvēks uzreiz nepateica, jā, es iešu, es līdiešu, tur viss būs kārtībā. Viņš tādus viedus vārdus pateica, laiks ir labākais padomdevējs. Man bija nedēļa jāgājiet, kamēr viņš domā. Šobrīd liekas tā. Mēs esam tik enerģiski un tik jaudīgi, ka mēs skrienam laikam pa priekšu. Un pēc tām runām, kas šeit notiek, ko mēs šeit dzirdam, man ir brīžiem tāda sajūta, ka mēs visi kolektīvi esam bijuši aizgājuši uz referendumu un nobalsojuši jau par Saeimas atlaišanu. Šodien ir 9. jūlijas, nevis 26. vai 29. Tā ir viena lieta, ko es aicinātu varbūt tā pārdomāt. Protams, ir labi, ka laicīgi visu to dara. Otra lieta par zagļiem. Noteikti daudzi esat saskārušies vai dzirdējuši kādā veidā tādu populāru situāciju savulaik Latvijā. Es domāju, šobrīd viņi drusku kā pieklusos, bet vienlaik bija ļoti aktīva. Kad no automašīnām, kuras stāvēja namu pagalmos, tika noskrūvētas numurzīmes naktī, atjautīgi veikli cilvēki tās pieskrūvēja saviem spēkratiem, iegriezās benzintankos, uzpildīja pilnas bākas un aizbēga. Neskatoties uz to, ka novērošanas kamerās ir redzami šie mašīnas numuri. Ja? Tagad modelējot situāciju, es tagad drusku aizdomājos vēl tālāk. Iedomājieties, jūs tagad no rīta iznākat savā sētā, ejat pie savu spēkrata, un ko domājat šis asprātīgais veiklais degvielas zaglis ir atvedis atpakaļ un uzlicis uz jūsu mašīnas motora pārsega numurus, ar kuriem viņš bija iegriezies degvielas tankā. Kā rīkoties? Pirmā situācija liekas, jā, te ir tikai 2 ceļi. Pirmais ceļš, tad tā, lai būtu kā būtu, skrūvējam savus numurus atpakaļ, paldies Dievam, ka numuri ir uzradušies, izbraucam ielās, skaidri apzinoties, ka tūdaļ mūs noķers, nofiksēs un pasludinās par degvielas zagli. Ja? Otrais ceļš, saprotot to, ka mēs negribam, ka mēs esam zaglis, mēs šos numurus aprokam dziļi zemē un tūlīt zvanam policijai un stāstam, man nozaga numuru. Kaut ko numurs mums ir. It kā 2 ceļi. Padomāsim, katrs pie sevis tagad, ko mēs darītu, kā mēs rīkotos paši šajā situācijā. Zinot jūs, kolēģis, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka jūs neizvēlētos ne pirmo, ne otro, bet meklētu un realizētu 3. ceļu. Un 3. ceļš ir, jebkurā bezizejā ir kāda izeja. Tas tā. Tagad par ideju. Jā, mūsu konservatīvās politikas uzstādījumi, šie mērķi, 3 bērnu ģimene, pats galvenais unikālais mūsu uzstādījums tāds otrs nav Latvijā, tātad, ka būt turīgam nav grēks un nav noziegums. Un īstenībā kaut kur dziļi sirdī liela Latvijas daļa gaida, ka šis uzstādījums tiks atzīts par legālu, ka ir labi būt turīgam. Šobrīd mēs esam vienīgie, kas to tā atzīst. Un es domāju, ka varbūt drusku, jā, laika nogrieznī drusku pa strauji tas sanāca un nepaspēja izveidoties Latvijā tas demokrātijas pamata balsts un tā šķira, ko mēs sauktu par vidusslāni, kas ir īstenie mūsu politikas atbalstītāji. Protams, nabagus ir vieglāk vadīt. Bet kaut kur šie cilvēki ir,
un viņa sirdī ir ar mums. Varbūt ārēji man būtu problēmas šobrīd, ja, piemēram, jātais būtu pašvaldību vēlētājs saraksts, es atrastu zem oranžā karoga, ka pieteiktos man 4 vai 5, bet pilnu sarakstu man būtu grūti uztaisīt Aizpats novadā. Un tikai varbūt tāpēc, ka, lūk, ir šīs bailes no tā publiskā nosodījuma. Tu jau ar tiem bagātajiem tur sities, ja? Nu, cik mēs esam bagāti, varbūt tādā naudas ziņā, cik bagāti garīgā ziņā, es domāju, ka katrā gadījumā tās vērtības, ko mēs līdz šim esam nesuši, Šķēles kungs savā uzrunā pateica, viņas ir jāatstāj publiskajā telpā, lai šo stafeti pārņemtu, teiksim, mūsu lietas turpinātāji kādā citā izdevīgā brīdī. Man nezinu, kāpēc ir pārliecība, ka šis ir ļoti aktuāls karogs un tie ir ļoti aktuāli uzstādījumi. Tas ir mūsu brands, ko mēs varam paturēt, esot kā tautas partija, ar vai bez vēlēšanām. Bet tikko vairs nebūs tautas partija, šis brands paliks publiskajā telpā, un mūsu tagadējie mūsu konkurenti, pat nelabvēļi, nekautrēsies šo mūsu brandu momentā paķert sev un pacelt augstu kā savējo karogu. Zināmā mērā arī piesaistot līdz ar to daļu no mūsu elektorāta. Nu, tāds ir mans pārdoms. Un es aicinātu arī varbūt, respektējot, protams, valdes un mūsu kolēģu lēmumus, katram pašam izvērtēt un izdomāt. Ja mēs runājam par atbildību, mēs šodien vairākas reizes šeit pieminējam vārdu atbildība. Mūsu kopīgā atbildība, jā, tā ir viena lieta, bet es gribētu teikt, mums tomēr partijā ir arī tāda, tā kā, tas priekšgals kuģim, jā, un arī viņiem ir jābūt šajā brīdī ļoti atbildīgiem pret tiem cilvēkiem, kas ar savu pārliecību un savām idejām, neskatoties uz visām problēmām, kāds ir bijuši, iet un turpina iet šo oranžo ceļu. Paldies!